Tā, sestdien. Tā es paņemšu tā. Tas šlukoļā. Līdz 100. jūnijas ārā lietas līdz beidzot. Lietas līdz. Tad kā zāle bija izkaltus. Tad viss aplīs, būs zaļāks. Te rallis notiek. Stop vieta. Andas tirgus laukums. Jo nezinu, cik nedēļu. Es tagad pat tāds trūksnis visu nakti ir. Sestdien. Super labi. Beidzot lietas līst. Latvijā greiz katastrofa izsludināja, tad ražas nebūs. Kaut gan es cik atceros bērnībā tikai pa Jāņiem lej. Īstenībā nedēļu pirms Jāņiem pat nelej. Līdz Jāņiem nelej. Tas ir vēl varēja 10 dienas nelīt. Līdz saugriežiem, principā 21. saugrieži. Labi, 4 dienas ārāk nolēja, jā, labi ir viņams. Te viņš man pilīs, labi ir. Parādīja. Teikt, tas izslēg. Viņš lūks nopilīs. Ielikšu statīvā. Ot šitā. Rīts, šis man tagad rīts. Protams, saulāk nekādu mēs neredzēsim. Saula vienalga jau augstu izgad jau. 4 jau saulēts. Es pagad 4 vajag gulēt, jā. Pirms saulākt, jā. Tā mēs padarām skatu. Tā, padarām skatu. Tā. Paņemam padarām skatu un pastāstīšu tā. Te pirms kādas nedēļas bija Karostu festivālā bija. Tajā, kas ir tajā Cietūksņa, kā viņš tur saucās. Es aizmirstu, kā viņš saucās tur. Redāls, jā, vai kaut kā tam līdzīgi. Un tā, un tur vecais draugs vienkārši pazinīja, ka grib aizbraukt izklādāties, jā. Labi aizbrauc, karos tādi nebūtu aizbraucam. Un mums, tur, kad tas bija pasākums bija, mēs tieši uz beigām bija zuguņošana, vēl bija kaut kas pašā tajā fortos, kaut kur bija reivi, kaut kāda pasākums bija kaut kāds, tur platēm ne, bet ar kaut kā tur disko. Es nofilmēju tādu īstu video, kaut kur vertikālo video nofilmēju. Ja es tā esi īsti video, es tagad filmēju vertikālai, es filmēju tiešām īsti. Un tā, ja man pa garas nāk, es pārfilmēju, lai īsāk uztaisu. Divreiz mēģināju īsti video uztaisīt, lai būtu. Tā uzreiz nesnāk īsti video. Un tur bija maz knausīši, super maz knausīši. Kas šausmīgi, kaut ko līd, man pat acī ielīd, draugam ausī, bet tie knausīši, tie nav tās moškas nav, kas moškas ir ļoti sāpīgas. Tie ir tādi maz knausīši. Es teicu, draugs Loki, viņš ir sen jau knaušiem cīnās. Es saku, pirmo reizi redzēju knaušu. Un pēc tam, kad man tas, pēc tam nākamās dienās, es biju atvērs lūgas vaļā, man ielika knaušu sakot, man pumpas, un vienām vietām bija, sakot, vieniem bija visādi pumpiņas, man alerģija. Un vien tur iekšā vienkārši redzēju, es to knausu redzēt nevaru, viņš maziņš ir, jā. Un kādreiz man ir sauc mājas, Gavizē Lakšvice, un Lakšvice tas nozīmē vīto mazais knausīts, kaut kāds tam līdzīgs. Un es viņu nekad nebiju redzējis. Un tagad redzēju, ka kāds vispār ir knaus, kur vārdā nosauc man dzimts mājas. Tā. Iedomājies, tas vienkārši tas dažreiz smieklīgi. Tas smieklīgi, jā. Un tā. Tas tāds interesants. Jā, beidz arī savu gadsimtu projektu, remontu, 3 gadus tājas. Vakar kaimiņu, ko es nopludināju, viņam nokrasoju virtuvē griezts un vanstabā griezts.
Nu, pirms tam nogruntēju, bet nokrāsēju vakarā. Nākamā nedēļa būs kaut kāds sīk, varbūt, nezinu, kaut kāda, jāpieliek vēl žalūzijas, kaut kāda, jātīra, jāizsūc viss, viss instrumenti lejā, un jāizsūc, jāpieliek žalūzijas. Sienas bišķi jāpatīra, kaut kāda tīrāmie līdzekļi, kaut kāds bišķis vajag speciāls, ar kātiem gariem. Logas jātīra, un viss puteklīši visu jātīra. Tas viņā. Nē, neesmu īpaši īsti tīrīties, ja mājās man bardaks ir, neesmu nekāds īstais tīrītājs. Tā. Tā. Varētu arī pastāstīt par sapni, ko es sapņoju. Es vispār gribās piesēst apaļņu kafijā iet uztaisīt, kafija. Tā. Pa sapni, es uzliku kafiju. Sapni tāds jocīgs, labi, tāds, varbūt sadzīvisks, jā. Nezinu, vai tas sadzīvis vai nē. Bija kaut kāds topiņš, tāds veikaliņš, tagad tas, kas tagad fonā ir, varbūt tik liels veikali. Tur, tur varbūt viena vai divas, kas bija, nevar tiešām tik liels, ka tas stāvas rindā. Otru reizi jau, pirmā reizi, kad stāvēju, es atceros, ka, tas bija garāks, es kaut kādu anketu aizpildīju, kaut kāds jautājums bija, un es tur kaut ko ar roku uzrakstīju. Es nezinu, ko tur devi, jā, varbūt kaut ko devi, un tam ir. Bet man tas rokraksts izlukuši kā paraugu. Es tad jau pārdzīvoju, man zina, es rokrakstījis, esmu kā paraugu izlukuši, labi, cilvēki tur. Jo, kā var atbildēt, šitā var atbildēt. Labi ir, ok, labi ir. Ja stāti rindā, tad man tur jautājums, kaut kāds, kas man jautā, ko tu domā par kāru, kurš tur vainīgs un tam līdzīgi, jā, tu saki, jā, kas tur kaut kā tā jautājums, saka, es saku atbildi, jā, es atbildi, kāru organizē, nauda, tikai nauda, jā, Amerikai beigsies tagad nauda, drīz beigsies nauda, un vispār kaš te pašā momentā beigsies, un apņems, un kad visi vispār zaudās, vispār apņemsies, vispār būs svēki abās valstīs, svēki būs. Tas tāpatīs, tad viss tikai nauda, jā. Un viss attīks man. Labi, šitāt bija man attīks. Attiecībā pat kāru, jā. Un sapnīt. Pat sapnīs tā domā. Ko es sapnīt domāju, to es arī domāju. Man nav dubults tā, kā saucās. Jā, kafijos arī. Sapnis tas turpinājumā. Es esmu Kura pilsētiņā. Liepāja tā nav. Tur ir ceļš gan arī pie okeāna, jā.
Mājiņas, tāds maziņas, tāds mazs mājiņas, jā, tāds mazs mājiņas, kas ir viesnīcas īstenībā, jā. Tāds hostelīši, jā. Hostelīši, jā. Tur, tagad mēs tur drēbs, vai kā, es neskatu, kas tur mēs esam, tur. Esmu te hostelē, būsim pāris, vai dzīvi, tad brauksim projām. Tā jā, tad vieni paņemsim. Nevarēs saprast. Viļņi līdz kādu Tokinā nebija, bet bija tā diezgan tāds stāvs, krasts, un smilkts, tas rupjāks smilkts, bet slīpums man kādu 30 grādu, diezgan stāv, tas krasts stāv. Un es saku, tur vēl viens biedrs tur blakā, nu, ka ejam, jā, saku, mēs bez, var teikt, bez dokumentiem, bez nekā, visi atstājušies, nu, Kostelē, jā. Varam ieskrīnam okeānā nopeldēties. Es tur gribētu, tas biedrs ātrāk, viņš ieskrēja okeānā, un es tur gāju, un es te momentā, kad es skrieju, ukšot pamodos, o tā, neieskrēju okeānā. Tā, es gribēju papeldēt, bet nezināju, cik tur dziļš vai kā. Ne, vienkārši okeāni nekad neesmu, nu, peldējis, jā. Es, nu, gribēju papeldēt okeāni. Bet tā kā man pieredze nav, man vienkārši izdrubīja ārā. Nav man pieredze, vienkārši izdrubīja ārā. Ne, nu. Nav pieredze, jā. Tā. Jā, okeāns. Bet tāds, smagi bija tāds rupis, tur bija kaut kā, kas soļojās, piškam. Labi. Vispār nebija, karsts nebija, nu karsts. Jo bijām kaut kādas džinsos un tā, bija tāda, bijām tā, neteiksim, kas, kā pēkšņi, ziniek, peldētājs tur neviens nebija, kas peldās okeānā, nebija, jā. Tā, nezinu, es pat nezinu, kāda notiekuma peldēšana, kas, kā jāuztraucās, nekādas zīmes neredzēja brīdināšanas. Tur nebija, tur bīstam, bet tur tā, vai kaut kāds zvēri dzīvo. Neko neredzēja, nekādu, sapnī nekādu šilds neredzēja. Tā. Palmas arī es neredzēju, īstenībā. Padomā. Palmas arī neredzēju. Nē, parasti tādas krūtas palmas pie okeāna. Nē, palmas arī nebija. Bija kaut kādi kokveidīgie tādi. Tā kā akācijas, nezinu, tāds. Bet tāda maz tie kromiņi, maz, jā. Nu, lietas varētu smidzināt ilgi, šis lietutiņš, kas te, ka te visiem baigi izžūs ir. Nu. Un tā, kad mākslinieks zvanīja, teica, ar sūdzējās, ka, es teicu, ka es, vieniem, 12 vieniem, tas ir, kad 10 būs, jā, un pēc 2-3 stundām pa viņu aizbraukšu. Nu, ja būs lietas līdz, es ap pufēciņu braukšu, ap plašķī tādu, vējek tādu, ap kapucīti, sepa virsū, viņš palaida, neesmu cukuru, neizkusīšu, pabraukāšu pa lietu. Pabraukāšu pa lietu. Un tāds smidzina, negrābi tāds smidzina. Viņš varētu smidzināt te kaut vai nedēļu. Man tas ārā man es pasties 16 grādi ir. Nav, tā normāla temperatūra. Pamodas galīgi nosvīdas. Pa karstu vienkārši. Nu, īstenībā karsts. Ot šitāds. Un šitāds bija lieta. Nu, vispārība sapnī testēja, vai es tests kaut kāds pildu, pēc tam uzjautāju pa kāru sapnī, un tad pavilināju ar okeānu. Reakcija, nu, tests, vispār bija 3 testi, īstenībā. Tests uz testa. Tests uz kā, un jautāju pa kāra. Kādu, ko es neesmu tur kāra.
un tā. Un tādā ziņā. Nē, jāsaprot, kad ir pēc otrā pasaules kara pagājuši 70 gadi. 70 gadi, jā, tas ir 45. ja ķipa beidzās, tad ir 55, tagad ir 20, var teikt 80 gadi. Ne, 45 plus 20, 70 gadi pagājuši, jā, nostājas 70 gadi. Izauguši 3 paudzes izauguši, jā. Un Eiropā ir mācību grāmatās, kad viņi to karu vinējuši, un vēl pēc tam vēl ir noticējuši paši saviem meliem. Eiropā vienkārši noticējuši paši saviem meliem noticējuši, jā. Vispār karos neļauj vinēt tie, kas nav cienīgi. Vispār necienīgs puse nekad nevinēs. Un ja, piemēram, ir necienīga valsts, jā, tad atnāks kur tu puišeļi kaut kādu pakam, vienkārši visu tu to elitu izgriezīs. Tas nav iekšā, kaša būt iekšā. Tas ir baigi jocīgi, pat vietēji varbūt tās to, var ļoti maz valsts iekļūt, ļoti liela valsts, tur pilnīgi nav nekāda iekšā. Ja viņi tur ir, jā, un nav pat lielumam, nē, ir būtiski, ir būtiski, jā, tad, kaut kāds tehnoloģijas un tā. Bet tehnoloģijas arī pieļaujas tikai, kad tev ir saprāts un tam līdzīgi, tev tās tehnoloģijas, tev saprāts pazūd, tev tehnoloģijas arī pazūd. Tas arī, tā ir tāda baigā likumsakarība, jā. Un tagad man te šajā objektā, kas tagad ceļ, jā, man ir bijis 3 gadījumi kaut kādi elementi, kas nebija un materializējās. Tas ir galvenais, ka viss tās 3 lietas, tagad ir dzels, kas pazud, materiāli atkal pazud. Vispār viss bija dzels, jā. Nē, viens bija plasmas, bet ar dzels iekšā. Pirmais man bija, kad man, nezinu, kas balkonu taisīja, man ir tā galviņa, kas ir man desmitniece, es skrūvēju, man viņa tur nokrita no balkona, dzirdēju, ka nokrita, gāja lejā, tā galviņa, dzels tāds kromētā nav. Es tam izmeklēju iekšā, viss nav. Aizgāju paņemt citu, viss bija ok. Nākamā dienā es gāju, un tā galviņa stāvēja tieši tajā vietā, kuras, iekšā stāvēja, tur plēve bija izlikts, jā. Nekas tur nav tieši laukuma stāvēja tieši vietā, kur viņai bija jābūt. Un es viņu tad, nebija, es vienkārši nesaprotu, ka tā bija. Materiāls, kaut kaut ko es neredzu, ko cilvēks neredz, tas vispār arī neeksistē. Varbūt arī ir tā patiesība. Tas bija dzels. Otru reizi Ikea, uz kaut kādiem sīkumiem, Ikea to skāpē bīdamam durvīm, un tur bija tā specifiski plauktiņas, ļoti specifiski stiprinājumi, ļoti specifiski skrūviem, tad specifiski stiprinājumi. Un vienā tur iepakojumā, kur tur iekšā, tur ir papis, tas iepakojums, kas tur mētājās, bija, izkrīts pazuds. Es izmeklējos visu, un tam līdzīgi visu stāvu. Vien iepakojumi, es domāju, es visu dienu domāju, kur varētu esīt, kaut kāds kūņu uzsasīt, kaut ko paštaisīt, ko uzsasīt tam līdzīgi. Es montēju tos plauktus, un man, kur tā viena paciņa stāv otru paciņu blakām. Blakām stāv. Tieši tāpat. Nezinu, ka viena nebija, viena meklēja vienu paciņu. Viena nebija. Es vienkārši domāju, kāds atrada un pilika. Tas vienkārši, tā.
arī, tas ir, vispār ir priekšā, tas ir tāds iekšā. Pēc kāda lauka, pēc mēneša, tas bija jau, kas materializējās, to jau pirms gada, un drīz, jā, vismaz pagājuši gadu, jā. Tas balkonā, tas ir labi laika atpakaļ. Šitas bija pirms kādiem mēnešiem, 2, jā, un tagad es pirms pagājuši nedēļu bija arī tur skapi bērnu istabā. Tāda specifiska stiprinājuma, tur tāda specifiska šaipiņa maliņām, uz kuru uzliekas visu šo proku. Tāda specifiska šaipiņa, jā. Es izmeklējos, pazudus šaipiņa, pazudus. Galvis nav, nekur nav. Labi, es jau izskrūvēju tādu kaut kādu plasmas šaipiņu pieskrūvēju. Pieskrūvēju, viss ir, skatos. Šaipiņa stāv, kur vajadzēja būt, kur nebija. Labi, ja izskrūvēju, pašķiet uz skapiņu izskrūvēju to, kas ir tur tas iekšā. Tad metāla šaibiņa, kas stiprināja pie iekšā. Šis ir tāds. Man jau teiks, ka tas tā iekšā, bet tas var tīrs galds. Papīrs tā vajag. Vadīt papīriem. Un tad likās, ka gadreiz šitā pasauli supermateriāli te rāda visādas gļukas rāda, jā. Lai tev šaubas nebūtu vairāk. Jā, iedomājies, ja tev sapnīt testē, kas domā, ka te ir realitāte, šitā realitāte kaut kas savādāks. Šeit ir tieši tas pats, vienkārši advancētāk, ļoti advancētāk, viss tas notiek. Advancētāk demoniskiem spēkiem dod iespēju kļūt cēlākiem, viņu demoniskie spēlē, dod iespēju. Demoniskie spēles ir demoniski spēki, jā, viņi visu nodod un paliek cēli. Viņi var ļoti augstu garīgi pacelties. Jā, tā iespēja, vispār iekšā, jā. Un vispār visiem dod vienkārši tādu izvēli iekšā, vispār savu domu iekšā, tāda tests, es domāju, ka šī vispār, un es jau domāju, ka vien brīd, ka nekas nemanīsies. Un man, principā, ir tā, ka viss šis notiek, es domāju, beidzot kaut kāda kustība notiek, es domāju, ka būs, jo, līdz te vēl 7 gadus komunisms būs, jā, ķipa. Eiropas Savienības, jā. Un paldies Dievam nebūs tas viss, tas komunisms, jā, kas tur ir, jā. Un tā. Jā, principā tāda fiška, jā. Un principā es arī sapratu, kāda ir starpības ar padomu laikiem. Kāpēc nostalģības padomu laikiem pamatot. Un pabijuši šitajā, šitajā kapitālismā. Mēs kapitālismu sārā, kur ir redzēt, tas ir kapitālisms. Kas ir šitas arā, šis pasākums? Tas ir, tā ir tāda, tur ir tās kompānijas, tās ir, tur nav ģimenes, tas tādi, saprot, kā pateikt, bija tāda, Pēc laikam bija tāda ģimenisku valsts. Viņa ģimene, tāda ģimene, viņa grib aizvietot ģimeni, vai valsts ģimeni, jā. Kapitālisms tieši nefigā, ģimeni mēs likvidējam. Viņi tieši likvidēja, ģimeni viņš likvidēja. Viņš ir, viņam saka, visiem jābūt par bez vecākiem šitiem, un vispār grauj ģimeniski visā vērtības, jā. Jā.
Bet tas ir, bet iespējams, ka tās divas, tās tāds, divas lietas, kas, kaut kāda persona divām galvām izsaka katru, viņu vienu būtni, bet izsaka divas variants. Tas nāk no viena centra vienkārši, lai jūs saprotu, ka komunisms un kapitālisms, tas ir vienas monētas, divas puses, jā. Katra puse viens tāds, jā. Vienā pusē varbūt ģimene stāvēt, otrā pusē varbūt kaut kāda figņa stāvēt, jā, simbolika, jā. Un tā. Tā ir viena monēta, lai būtu iekšā, jā, tur. Un, protams, ka cilvēkiem tā, es domāju, kāpēc tāda ir nostalģija, pēc ģimeniskas valsts. Tagad viņi ir racionāli, ne, viņi tādi pragmatiski, kā viņi nesāks tādu, viņi ir tāda, ne, protams, tas, tagad mums ir Latvijā valsts uzsācīt tirgus laukumā, tirgus laukums tā ir Rīga, un tirgus laukumā ir tikai tirgošanās. Es esmu, Rīga tas ir tirgus laukums. Tur tirgotājs sacēluši skaistas mājas, jā. Ne jau tam dēļ, ka tur skaistas mājas sacēlušos, enerģis tas ir tirgus laukums. Un tur nebūs nekāda cita valsts kā tirgošanās. Ko var iztirgot tirgotāji? Sev kādu labumu, jā, un ja ir atkrīt kāds labums valstī, tas ir ļoti labs veiksmes gadījums. Bet tikai pēc sev izdevīgums, tikai šeit darbojas izdevīgums, un kapitālisms tas izdevīgums, tas tā pārēm, jā, tirgošanās izdevīgums, jā, un ģimene var te plakām būt valsts, vispār, bet visu badu nāvē, un viss pārējais, tas var vispār karus sākt, jā, ģimenē, kas var karus sākt. Ģimenē var sākt karu tikai, ja ģimenes nav, tie, kas nav, tie var sākt karu. Divas ģimenes klaus, nesāks karot, īstenībā nesāks karot, jā. Bet kā brīvīgo, te gribēja, te bija uzbraucieni Latviju, Igauniju, tur konfrontācija bija, gandrīz tā kā sāks karot, jā, ķipasrot, jā. Ko nozīmē, ka iziet no ģimeniskām attiecībām, jā? Nozīmē to, ka tā. Jā. Man kādreiz bērnībā, man patīk, ka man veida, kas ir uz moču un moču bloksvāļu visām čempionātiem. Man patīk moču bloksvāļiem. Tas viņi iztījās atraktīvi, skaisti. Man patīk. Mašīnām es nekad neesmu rallī bijis. Es vēl neesmu bijis, cik man vecums, nekad neesmu bijis mašīna rallī pasaukumu. Labi, cik es te mašīnas brauc, tāpat tās, te bišķi te kaut ko brauc, bet tāda paša rallī tā fiziski es neesmu nevienā tur, neesmu trases skatījies, neesmu blakām sēdējis un skatījies un skaitījis un sekojis līdzap, nekad neesmu to darījis. Rallīs man ir kaut kāda, kā to varētu teikt, pat gribu pat tādu, šities ir mēm cilvēki, kas interesē, kas dabūjuši mašīnu, ka tas mašīna ir viss, jā. Tāda tipa cilvēku, jā, fanātiķi, jā, un hobijs. Hobijs, jā. Vai labi, ka īstenībā kaut kāds mašīnas jauns veidojas.
tā. Es apgāju 20, es pusstundu jau runāju. Pusstundu jau runāju. Un tā. Līdz vēl smidzina, jā. Smidzina līdz. Es smidzinu vēl līdz, jā. Baigi labi. Kamēr pusstundu, es domāju, ka smidzinās visu dienu. Viņš tā labi novilcies ir. Labi novilcies. Un viņš materializējās te augšā kaut kur, jā. Un mums te laist mūsu pasauli.